Labdien! Šodien pie maniem ciemos ir kustības par izpildirektors Miks Celmiņš. Sveiki! Sveiks! Paldies pirmkārt, ka tu atnāc, jo no malas varētu šķist, ka starp mani un atsevišķām partijām ir ļoti lielas nesaskaņas, bet šodien mēs mēģināsim kaut kā atrisināt vismaz daļu no šiem jautājumiem. Un es gribēju tev jau sākumā jautāt, vai Latvijā ir demokrātija? Jā, sveiks, Jāni, paldies, ka uzaicināji uz to tavu pirmo ievadu. Es arī gribētu teikt, ka mēs kā partija un arī es kā cilvēks vienmēr neatkarīgi no viena. Es, piemēram, sociālos nevienu vēl līdz šim brīdim neesmu nobloķējis un ar pilnīgi visiem komunicēju līdz brīdim, kad varbūt tur ieslēdzās kaut kāda naida runa vai kaut kādi vārdi, kas vienkārši vairs tos argumentus nepastiprina. Bet par demokrātiju, es domāju, ka jā, protams, Latvijā ir demokrātija, bet tas, ko mēs varbūt bieži sabiedrībā nedzirdam, ka tā demokrātija jau nav kaut kāds tāds mērķis, kas ir jāsasniedz, un tad tā demokrātija pēkšņi ir. Tā demokrātija mums ir katru dienu jādarbina ar daudz dažādiem mehānismiem, un tajā demokrātijas līknē mums uz augšu ir jāvirzās, lai tā valsts ar katru dienu, ar katru no mums, ar kaut kādiem darbiem, ko mēs ikdienā veicam, kļūst ar vien demokrātiskāk. Un es domāju, tur vēl ir ļoti daudz ko darīt, gan man, gan tev, gan sabiedrībai kopumā. Labi, par darbībām, kas veicina demokrātiju. Tas ir varbūt katra individuāla iesaist un, teiksim, tā izpratne par to, ko cilvēks varbūt balstoties uz savām zināšanām, izglītību, pieredzi uzskata par demokrātiju. Bet ja mēs skatāmies pēc tādiem pēdējiem notikumiem, un pēc tā, kā tiek definēta demokrātija. Demokrātija tas ir vairākuma kaut kāda pārvaldība, kad vairākums par kaut ko vienojās. Tā vienkāršojot. Kādā izpratnē demokrātija ir mūsu Latvijas izpratnē, es gribētu redzēt demokrātiju kā pārvaldes formu, kurā mēs spējam veicināt to dialogu, kur ikviena balss tiek sadzirdēta. Un politikā arī tāpatās, ka mēs sadzirdot ikvienu no šīm balsīm spētu atrast kaut kādu risinājumu, kas būtu daudz maz pieņemams visām pusēm. Demokrātija nav tikai par vairākumu atbalstīšanu un mazākuma iespēju ierobežošanu vai limitēšanu. Demokrātija ir, kur visām pusēm būtu pēc iespējas vairāk jāvirzās uz centru un jāvienojas par kaut kādiem iespējamiem kompromisiem, kur pēc iespējas labāk mēs varētu atbalstīt un palīdzēt tik vienai tai balsī izskanēt. Tā ir tā demokrātija. Un demokrātija ir gan tā iesaiste, gan atklātība. Daudz visas šīs lietas, kas mums Latvijā ir vēl daudz pie tā darāma. Iesaiste, to es ļoti gribētu atbalstīt arī savu to visu, ko es daru. Tas, lai pēc iespējas vairāk cilvēks iesaistīt procesā, kas liek vērtēt notiekošo. Bet, ja mums ir, tu saki, ka mums vajadzētu vienoties kaut kur pa vidu, bet vai tu uzskati, ka šobrīd abas puses, ja mēs nodalīsim, tā būtu vieglāk sarunai, kad ir divas puses, vai tu šobrīd saredz, ka abas puses ir gatavas dialogam un ir gatavas ieklausīties otrā un tā kā piekāpties kaut kādos jautājumos? Politikā tieši, tu domā. Jā, politikā ir tā, ka liela loma, protams, spēlē tie cilvēki, kas politikā pašreiz darbojās, un liela loma spēlē pašas personības, paši tie cilvēki, un katrs cilvēks ir dažāds, un cik daudz tie paši cilvēki spēj pieņemt atšķirīgu vai citādu viedokli, spēja apsēsties pie viena galda un vispār meklēt to kompromisu, lai vispār būtu vieta, kur to dialogu veicināt. Un šobrīd tā esošā politiskā situācija, manuprāt, nevirza, kaut gan ļoti daudz dažādu spēku jau cenšas uz kaut kādiem kompromisiem to visu virzīt, bet es domāju, ka mēs ar katru dienu šajā laikā, gan tajā budžeta pieņemšanas laikā vai Stambulas konvencijas jautājumā redzam, ka tie pretpoli atšķirās. Viņi arvien vairāk iet prom viens no otra tā vietā, lai vairāk veicinātu to tuvināšanos. Un, tā ir problēma, tā ir ļoti liela problēma, bet es tur redzu, ka tas ir tīri tāds personāliju jautājums, tīri tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir tajā lēmumu pieņemšanas procesā, ka viņiem būtu varbūt vairāk jāspēj pārkāpt pāri, satikties
izrunāt un vest to kompromisu, nevis apmainīties varbūt ar naidpilniem komentāriem, ar vienu otru tur apsūdzēšanu un sūdzēšanu, kas sabiedrībai nekādu lielu labumu nedod. Tieši par to ir tas stāsts, kad tā vietā, lai runātu, mums atnāk un uzreiz, ja tu neesi par, tu esi varmāk. Ja tu esi, pieņemsim, pret, tad tu esi no LGBT. Pieņemsim, ja? Un tad sanāk, jā, kad dialogs neveidojās, bet vai tev nešķiet, ka politiķiem, kuri šobrīd ir aktīvi politiķi, ka tiem tas ir izdevīgi? Viņiem ir izdevīgāk, lai ir skaidra diferenciācija, nekā viņi tagad mēģinās sapludināt, un tad iespējams viņi pazaudēs vienkārši to savu daļu, kuru viņi it kā šobrīd aizstāv. Jā, tā varētu būt, piemēram, par to pašu Stambulas konvencijas jautājumu. Ja es jau tam tā kā pieskāros, tur bija to pāris nedēļu laikā, kad tā visa diskusija aktualizējās, bija tik daudz dažādas iespējas visām politiskajām frakcijām Saeimā kaut kādā ziņā vienoties vai rast kaut kādu kompromisu, bet gan es gribētu teikt, no Mūrnieces kundzes Nacionālās apvienības, kad viņa arī vadīja to komisiju, viņa neizmantoja to iespēju, lai rastu to kompromisu. Tur bija tā lielākā problēma manā izpratnē. Tur bija tik daudz iespējas, kā varētu novest pie kaut kādu kompromisu. Jo, piemēram, arī tajā Stambulas konvencijas jautājumā es no pirmās dienas sapratu, ka loģiski mums ir viena puse, mums ir otra puse, un mums ir jāmeklē risinājumi, kas varētu kaut kā savest abas puses kopā. Un tas, ko varbūt vispār neizskanēja šajā Stambulas konvencijas stāstā, arī viens no maniem priekšlikumiem, ko es iesniedzu Saeimā, bet man kā privātpersonai vai partijai ārpus Saeimas nekāda ietekme šos priekšlikumus tur virzīt uz priekšu nav. Bet mēs aicinājām, piemēram, diskutēt par iespēju, nevis varbūt izstāties no konvencijas, bet, piemēram, rosināt grozījumus konvencijā, jo ikvienai Stambulas konvencijas dalību valstī, kas ir parakstījusi, ratificējusi konvenciju, ir iespēja sniegt savus grozījumus un tad pārstāvēt tās intereses, runāt ar citām valstīm un tad diskutēt par to. Tur ir vesels process iedarbināms, kā varētu panākt kaut kādus grozījumus. Piemēram, šāds kompromisa variants, kur atkal varētu par to diskutēt, meklēt, vispār netika neapspriest. Es arī rakstīju gan vēstuli Mūrnieces kundzei, arī Mieriņas kundzei rakstīju uz Saeimu un nesaņēmu pat atbildi uz nevienu no tām vēstulēm vai iesniegumiem, piemēram. Es arī esmu daudziem rakstījis un arī liberāliem spēkiem necenšās neviens atbildēt. Bet, kad mēs bijām Saeimā, es pats arī tajā laikā strādāju Saeimā atbalsta komandās deputātiem, mēs atbildējām uz katru iesniegumu, uz katru vēstuli. Tas būtu droši pareizi, jo katram deputātam ir vismaz viens palīgs, parasti ir divi, un tad kapacitāte darba ļautu atbildēt. Bet es to arī piekritīšu, kad šāds risinājums būtu sabiedrībai abām daļām pieņemams, bet politiķiem ne. Tāpēc, ka tad nosacīti piekāptos abi, un to pie mums nosacīti nemīl. Kad piekāpjas otrai pusē, tad katrs ierakās savā, un tāpēc, protams, tavs risinājums paliek aiz borta. Bet kā risinājums, es viņu atbalstu. Mēs nediskutēsim par Stambulas konvencijas saturu, tāpēc, ka tas tad atsevišķi saruna jāveido tikai par to. Bet kā risinājumu atbalstāms, kāpēc nepieņēma, es domāju, tieši tāpēc, ka tad tā būtu piekāpšanās, un tad katra puse zaudētu savu to lielo karogu, ar ko viņi iet. Bet dienas beigās mēs jau redzam, ka tāpat katra puse piekāpās. Šobrīd nevar saprast. Šobrīd ir tā, ka vieni savu vienalga pasludināja par uzvarētājiem, vismaz šajā cīniņā, ja ne karā, un tad otri šobrīd ir tā kā aizgājuši, nedaudz nokāruši galvas. Ja man jautā, tad jau pirmsākumā vai bija jāiet līdz galam, vai nebija jāuzsāk šis cirks, bet tad, kāpēc tā ir noticis, tas ir katram tur tagad atsevišķi. Bet par divām pusēm. Nākamais jautājums uzreiz bija par SIFu. Arī, vai ir liederīgi tik daudz naudas, vai caurskatāmi, un galvenais, kad, ja pēc tam sāc pētīt, tur ir daļa ļoti apšaubām izdevumu. Ļoti apšaubām. Arī ieskaitot, pieņemsim, ir tāds iedot 80,000 pilsētu cilvēkiem, priekš kam, lai viņi taisītu Twitterī ierakstus. Tad, ja es kā sabiedrības daļa, man rodās jautājums, vai SIFs šādā formā ir vajadzīgs? Un tad, protams, otrā puse saka, ka, protams, tas ir tā kā balsts.
Kā tev liekas, kā ar SIFu būtu, kā jautājums, atkal neiesim detaļās, bet kā jārisina, ja viena puse saka, ka mums tā kā jāslēdz ciet, otra puse saka, nē, tas ir demokrātijas balsts. Atkal, SIFs, līdzīgi tāpat kā ar Stambulas konvenciju, un noteikti būs vēl daudz dažādi jautājumi, kas uzpeldēs nākamo nedēļu un visa gada laikā, ir vienkārši ievilkts tajā populisma visā diskursā, lai pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību vienai vai otrai partijai, kas to arī tur rosina un atbalsta. Es domāju, tā problēma ir pašā sākumā jau arī fonda nosaukumā Sabiedrības integrācijas fonds. Mēs to varētu vienkārši saukt par sabiedrības fondu vai izdomāt jebkādu citu nosaukumu tam fondam, jo tā integrācija un tas vārds un viss, kas arī izriet no tā visa, raisa daudz dažādas diskusijas sabiedrībā, kur tie viedokļi nav viennozīmīgi. Par sabiedrības fondu, kā es to vispār gribētu saukt, ir tā, ka vairāku gadu garumā sabiedrības fonda padomi vadīja kultūras ministrs, kas nepārtraukti bija lielā mērā ļoti ilgus gadus Nacionālās apvienības pārstāvji. Jā. Viņi vadīja šo padomi. Jā. Viņi vadīja un noteica darba kārtību šai padomē. Viņi lielā mērā arī uzsāka vēl tajā laikā reorganizāciju, ko veica vēl iepriekšējā saimā, kur bija daudz dažādas izmaiņas. Es domāju, pavisam noteikti sabiedrības fonds ir vajadzīgs. Tur ir tiešām ļoti daudz dažādas programmas, kas mums kā sabiedrībai ir nepieciešams. Un tā doma, kāpēc vispār tas fonds sākotnēji tika izveidots, ir, lai no daudz dažādiem valsts pārvaldes iestādēm, no ministrijām, mēs šos daudz dažādos projektu konkursus, kas notiek zem daudz dažādām ministrijām, kaut kā censtos centralizēt un ietaupīt resursus jau to laiku. Un tagad kaut kāda daļa no tiem resursiem loģiski ir ietaupīta, jo tie projektu konkursi tiek izvērtēti centralizēti, ir programmas, kas tiek vērtētas centralizēti, un pati padome, kurā ir politiskie spēlētāji, tur arī šie biedrību pārstāvi, kas atklātā konkursā tiek tur izvirzīti. Bet 4 vienotības cilvēki. Nav 4. Piemēram, mana kolēģi Liena Reina-Miteva, kas pārstāv biedrību. Viņa nav vienotības biedra, viņa ir kustības par biedra, kas startēja vēlēšanās kopīgā sarakstā, līdzīgi kā tu arī esi startējis daudz dažādu partiju sarakstos iepriekš. Lūk. Un iepriekš izcenis, tur ir bijuši Nacionālās apvienības biedri, tagad ir jaunās vienotības biedri, jo tu jau esi padomē pēc tā amata, kādu tu pildi, loģiski. Un par to arī mūsu laikā, tas, ko mēs arī, kad bijām saimā un kustības par deputātu bija saimā, par ko mēs ļoti lepojamies, ja, piemēram, pirms vēl 13. saimas NVO fonds kā tāds bija nepilni 500 vai 400 tūkstoši, ko sadalīja dažādiem projektu konkursiem, atbalstot dažādas aktivitātes. Mārtiņš Steins, tajā laikā deputāts ar citiem kustības par deputātiem, palielināja ievērojami līdz 2, ja ne vairāk miljoniem eiro šo atbalstu nevaldības organizācijām, un šobrīd arī, man liekas, tas ir šie 2 vai nedaudz vairāk par šiem 2 miljoniem, kas būtiski nav mainījies kopš iepriekšējā saeimas sasaukuma. Un SIFs manā izpratnē šo gadu laikā ir ļoti būtiski uzlabojies gan tā atklātība par katru projektu. Iepriekš tā nebija. Šobrīd mēs redzam katru atbalstīto projektu. Mēs redzam, ko katrā projektā ar šo finansējumu izdara, kāda ir ietekme šim projektam. Ļoti daudz nevaldības organizācijas, mums ir pie 30 000 nevaldības organizācijām valstī. Liela daļa nedabona šo finansējumu, nepretendē arī šo finansējumu, un liela daļa no tiem, kas piesakās šim finansējumam, arī nedabona finansējumu. Tur tomēr ir tie ārējie eksperti, kas arī tiek izraudzīti atklātos, caurspīdīgos konkursos, kuri vērtē projektus. Padomi un politiķi jau nevērtē šos projektus. To vērtē eksperti. Jā, bet ja mēs paklausāmies, šis tavs viedoklis, es viņu saprotu, un tāpat laikā ir tie pārmetumi. Arī es esmu pētījis konkrēti SIFa atskaitas par naudām, tur ir projekts sadalīt mazās naudas, lielās naudas, konkursi, ko jau netik viegli ir atrast. Un, mēs vienmēr varam runāt par liederīgumu. Liederīgums un tad skatīties uz mūsu kopējo valsti kā uz valsti. Un ja arī, ja mēs tā pasakam par Stambulas konvenciju, ka tā aizsargā pret vardarbību, tad, ja puse no policistiem trūkst, jums nekas ne, jums policisti aizsargā. Policisti, sociālai darbinieki, izglītības līmenis, tas viss aizsargā. Un ja tur naudas nav, protams, var pēc tam organizēties un kaut ko cīņā ar sekām. Un par NVO, kā tagad daudzi saka, ja dabūn 40, 80 tūkstoši, tas ir
uzreiz cilvēks smaida, 2 cilvēku gada alga, viņi kaut ko dara. Viņi kaut ko dara. Un, tad, protams, kad es vienmēr uzrakstīšu tev atskaiti, ko es esmu izdarījis, un ka tas ir ļoti liederīgs. Bet, ja mēs tādā ilgtermiņā pētam, tad sanāk, ka mēs neieguldam reāli tajā infrastruktūrā, bet tajā, kas fiziski valsts funkciju veids šo konkrēto. Bet mēs tā kā atbalstam alternatīvu, kas bieži vien dārgāk to pašu dara. Un tad rodas jautājums, ja vieni saka, ka mums vajag pārskatīt vispār, kas kaut ko dala. Ir viena no versijām, kā tu saki, kaut kur pa vidu ir tā, ka atdod daļu kultūras ministrijai, daļu labklājības ministrijai, laikam izglītības ministrijai, laikam vēl kādam. Un tad viņi vienkārši iekšā to risina, to jautājumu, kam un kā atbalstīt. Vai šāds risinājums, pieņemsim, SIFA gadījumā būtu, kā risinājums, tavuprāt? Šobrīdējais tas ZZS uzstādītais mērķis tai visai diskusijai ir tāds, ka vajadzētu ietaupīt izlietotos resursus, lielā mērā fokusējoties uz tiem administratīvajiem resursiem. Tas, ko es netopu skaidrs, ir kā sadalot projektu izvērtēšanu, projektu caurlūkošanu un visus tos projektu konkursu organizēšanu, sadalot pa daudz dažādām ministrijām, mēs ietaupītu resursus tā vietā, ka to darītu viena centralizēta institūcija. Jo tas jautājums, tas fundamentāls jautājums ir, vai valstī vajadzētu atbalstīt nevaldības organizācijas. Es domāju, ka jā, pavisam noteikti, lai stiprinātu demokrātiju un līdzdalību un vispārējo, un jo īpaši reģionos, ne tikai Rīgā, mums šo atbalstu vajag sniegt. Otrs jautājums ir, vai tie atbalstītie projekti un tās aktivitātes dod to ietekmi un to pienesumu, ko mēs kā sabiedrība gribētu redzēt. Bet ja arī tas tā nav, vai arī, ja tas tā ir, tas jau nav iemesls neatbalstīt nevaldības organizācijas. Tas ir tāpat kā jebkuru projektu. Pašvaldība, piemēram, izsludina iepirkumu uz ceļu būvi. Projektētājs vai būvnieks šo ceļu uzbūvē slikti. Tas jau nenozīmē, ka mēs vairs ceļus nebūvēsim. Mēs tiesājamies, mēs vēršamies, mēs izveidojam procesu, kur tas būs atklātāk, caurspīdīgāk, lielāka kontrola un tam līdzīgi, lai tas rezultāts būtu sasniegts un to darīt pēc iespējas kvalitatīvāk. Un līdzīgi tas ir arī šiem NVO atbalstītajiem projektiem. Loģiski, ka tur noteikti ir kaut kādi projekti, kuri varbūt ar to summu varētu sasniegt krietni kaut ko labāku, kvalitatīvāku un sabiedrībai noderīgāku, bet no tām kļūdām ir jāmācās, ir jāstiprina tā kontrole, ir jābūt uzraudzībai, ir jābūt lielākai sociālai ietekmei, un es domāju, sabiedrības fonds to dara, un katru gadu viņi uzlabo šo visu sistēmu, jo kāds tas bija pirms gadiem, gan tā atklātība, gan tā birokrātija, gan viss tā caurskatamība tam fondam bija pavisam citādāk nekā tā ir šobrīd. Šobrīd tas ir, manuprāt, ir daudz labāk loģiski, ka tur ir lietas, ko vajag uzlabot, bet pie tā vajag strādāt. Okay. Tā vietā vienkārši to likvidēt un atkal atgriezties pie tā laika, kāds bija agrāk, kur mēs to sadalām pa ministrijām, kur mums ir kā sabiedrībai grūtāk izsekot līdzi finansējumam, kā zemkopības ministrijā, piemēram, bija tas valsts kontrolas ziņojums, kur cik 1 miljonu viņi sadalīja dažādām 9 nevaldības organizācijām, bez konkursiem, bez kaut kādas atklātības, vienkārši sadalīja šo 1 miljonu, un es pie tā kā sabiedrības loceklis, vai arī mēs kā partija, pilnīgi kategoriski iebilstu, ka mēs atgrieztos pie šāda principa. Labi. Tātad jautājums tāds, pabeidzot par SIFU, tu zini, kur viņi atrodas, Rīgā? Jā. Tad pieņemsim tāds jautājums. Tā ir droši vien dārgākais nekustamo īpašums, kur Rīgā, kur var izīrēt. Kāpēc viņi sēž tur? Es neesmu to lēmumu pieņēmis, kāpēc viņi tur sēž. Tas ir tā kā simbols. Jā. Viņi sēž dārgākajā nekustamajā īpašumā Rīgā. Jo tas ir ar skatu uz operu, ar skatu uz parku, uz brīvības pieminekli. Kāpēc viņi tur sēž? Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc viņi sēž tur, kur viņi sēž, bet mēs varam skatīties uz visu sabiedrības fondu budžetu kopumā. Mēs redzam, ka tur administratīvajām izmaksām tas procents, par ko es tagad neatceros to konkrēto procentu, bet tas ir niecīgi mazāk, salīdzinot ar tām visām programmām atbalstu ģimenēm, atbalstu latviešu valodas tur stiprināšanai un kursiem NVO fondām, ģimenes plus kartes un draudzīgas pašvaldības ģimenēm un tam līdzīgi. Tur tās programmas ir ļoti, ļoti daudz, un tā administratīvā izmaksa, loģiski, jebkurai iestādē būs administratīvā izmaksa. Kāpēc viņi īrē vai varbūt, es nezinu, neīrē vai kāda ir tā telpu, tas lēmums, man nav ne jausmas, tas ir jājautā viņiem. Braukājot pa ielu, vienmēr tev rodās jautājumi. Ja viena iestāde atrodas kaut kur tālu, un tad mums daudz iestādes ir Rīgas centrā, Vecrīgā,
krastmalā, vēl kaut kur un pie pašas. Tā kā šeit arī tas jautājums par pārvaldību un par to samērīgumu. Jo, ja viņi sēdētu 4 kvartālus kaut kur iekšā pa Čakielu, starp citu, tur nesen, kur bija Rīgas uz stūra Čaka un Ģertrūdas stūris, kur visu laiku telpas ir tūkšas. Tur bija kādreiz Rīgas domas kaut kāda iestāde. Ja viņi sēdētu tur, tas būtu daudzreiz lētāk, tam jābūt. Bet tu zini, cik viņi maksā par īri? Es nezinu. Bet tad tas ir tāds pieņēmums, ka viņi maksā daudz. Varbūt tas ir tiešām ļoti lēti, varbūt tas valsts nekustamā īpašuma. Tas ir valsts īpašuma. Jā, varbūt tur ir kaut kāda pavisam citā. Bet tad valsts nekustamā īpašuma izīrēja to privātajam nopelnīt tirgus cenu, nevis tad pa lēto tur ielaist. Bet to mēs nezinām. Ir daudz vietas, kas stāv tukšas, varbūt. Tas ir atkal, mēs runājam tādos pieņēmumos, bez faktiem līdz ar to. Mēs saprotam, ka tā ir Rīgā, ja mēs ņemam kopējo Rīgu, tas ir dārgākais. Mēs nezinām. Cik maksā tur tā ir? Es kādreiz interesējos, es gribēju, tur bija krogs, pēc tam viņš aizvērās, izlika ārā šiltu, mēs piezvanējām, uzprasījām. Un tad mēs pie sevis nodomājam, ka vienīgais, ko mēs varam tur darīt, tas ir apmēram sēdēt šādu uz krēsliem un narkotikas tirgot. Jo mēs nezinājām, kā atsist to īri, ne tikai nopelnīt vēl, bet to īri atsist. Labi, par Eiropu. Mums daudz kas nāk no Eiropas. Gan regulas, gan noteikumi un lēmumi, kas mums ir liela daļa ir obligāti, daļa nav tik obligāti. Kā tev liekas, vai viss, kas nāk no Eiropas, mums ir nepieciešams? Tātad, pirmām kārtām, es domāju, ka es pats to tā saprotu un gribētu, lai arī sabiedrība arvien vairāk to ikdienā saprastu, ka nav Eiropa un Latvija. Mēs esam Eiropa. Tos lēmumus, kas tiek pieņemti Briselē, pieņem mūsu cilvēki. Mūsu premjerministrei vai ministriem padomē aizbraucot ir viena balss, tāpat kā jebkurai citai Eiropas Savienības dalību valstī. Ar veto tiesībām un ar daudz dažādiem citādiem mehānismiem. Mēs pieņemam tos lēmumus. Cik veto tiesības mēs esam izmantojuši līdz šim? Neesam izmantojuši, jā, bet mums ir tādas iespējas. Ja mums kaut kas nešķiet pieņemams, cilvēkiem, kurus mēs esam ievēlējuši. Bet svarīgi saprast, ka 20 cik gados mēs neesam izmantojuši šādu iespēju. Jā, bet tāda iespēja mums ir. Līdz ar to tie lēmumi, kuri tiek virzīti, direktīvas un vispārējais, ko tu minēji, tie ir mūsu lēmumi, ko mūsu cilvēki, mēs paši kā sabiedrība esam pieņēmuši. Līdzīgi arī Eiropas parlamentā. Viss, kas nāk, tie ir mūsu pašu, mēs esam Eiropa. Mēs neesam Eiropā 5, 2 vai 3 gadus, mēs esam Eiropā ilgu laiku jau šobrīd. Labi, tad konkrēts piemērs. No 6. oktobra soc tīklos boosts, jeb reklāma kontentam, kas ir saturs ar politisko novirsi, nav iespējams. Gan Facebooks, gan YouTubes. Šī mūsu saruna tiks definēta kā politisks saturs, un es nevaru noreklamēt savu žurnālistisku produktu. Tātad mūsu diskusija redzēs daudz mazāk, jo es esmu gatavs ieguldīties būstā mazu naudiņu, bet lai mūs redz, bet viņi neredzēs. Tieši dēļ tā, un savukārt, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad mums līdz šim tā sistēma bija visiem skaidra un visiem apmierinoša. Ir priekšvēlēšana laiks, jāziņo knabam, samaksā, papīrīt aizsūt, viņiem viss kārtībā, pārējo laiku dar, ko grib. Pie mums arī neviens neko baigi nedarīja, bet tehniski. Tātad sanāk, mēs esam visu apmierināti, mūs apmierina Facebooks, YouTubes, mūs visu apmierina, bet Eiropa neapmierina. Eiropa, izstrādā noteikumus, lai būtu viss caurspīdīgi kā parasti. Un tagad sanāk, es personīgi, un es uzskatu, ka tā ir vēršanās arī pret vārda brīvību. Es nevaru izplatīt savu domu, es neesmu politiķis, es nekur nestartēšu, es gribu runāt ar visiem un izdiskutēt, kas pie mums notiek. Mani liek tāda iespēja virzīt savu produktu tālāk. Ar šādu pašu problēmu saskarsies arī viena politiskā partija un politiķi. Viņi vēl nav pamodušies, jo priekšvēlēšana... Es domāju, visi ir pamodušies, jo jau šobrīd mēs jau redzam arī mums kā politiskai partijai loģiski. Mēs gribētu, lai mūsu ziņu sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēkus un arī mazu summu varbūt kādās reklāmās dažbrīd arī uzlikt. Tāda paša ierobežojuma būs arī mums loģiski, bet mēs nevaram teikt, ka tas mūs nekādi neietekmē. Jo mēs redzam gan tas, kas, piemēram, notika ar Rumānijas prezidenta vēlēšanām, vai arī iepriekšējām Saeimas vēlēšanām Latvijā, ar to pašu, piemēram, ar Rosļikovu un stabilitātei. Par to, cik ļoti nevis necaurspīdīgi, bet cik ļoti
manipulatīvi un cik ļoti cenšas ļaunprātīgi izmantot to sistēmu, jo loģiski mums ir jāstiprina knabu un visas tās uzraugošās iestādes, kas spēj arī tās sociālo tīklu reklāmas izsekot, jo es arī šobrīd vērojot visu to politisko spektru sociālos tīklos, arī nekampaņas laikos es redzu, cik daudz dezinformācijas un maldu informācijas, piemēram, Ogres novadā. Ar miljonus daudz dažādām lapām tiek veiktas pretkampaņas un aģitācija, vienkārši maldinot sabiedrību. Un loģiski, ka tas Eiropas lēmums ir strīds ar metu, kur nespēja vienoties par algoritmiem, kas varētu mazināt to dezinformāciju, maldus informāciju, naidu runu, naidu noziegumus, kas vienkārši izplatās sociālos tīklos. Ja meta vienkārši izprastu, ka mēs esam sabiedrība, kas pieprasa kvalitatīvu informāciju, kur cilvēkiem ir nepieciešams saņemt patiesu informāciju, nevis tikt manipulētiem tikai tāpēc, ka tu par to vari samaksāt, tad es domāju, mēs būtu pie citiem lēmumiem. Un vienkārši es domāju, metai un lielām korporācijām vajadzētu saprast, ka mēs kā Eiropas cilvēki, Latvijas cilvēki, gribam, lai mūsu sociālie tīkli būtu brīvi no dezinformācijas, maldiem un naida runas. Labi, bet kā tu kvalificē, kas tad ir tā dezinformācija? Jo pieņemsim daudz, ko es dzirdu, nosacīt no politiskiem oponentiem, manā skatījumā oponentiem, tas arī ir maldinoši, tā arī nav patiesība. Un savukārt, tad, kad es aizrādu, tad man, pieņemsim, labprāt raksta, vienīgie patiesības nesēja rečeks, kad es nepareizi runāju. Ja? Un tad ir divējādi. Pirmkārt ir rečeks, kurš ir nobanojis vairāks mans Facebooks savulaik, kad pat nevis nobanoja, bet ielika, kad tā nav ticama informācija. Šobrīd tā ir ticama, bet tā ir pierādīta informācija. Un tad jautājums, es tev piekrītu par to, kad ir daudz, nosauksim to par populistisku, bet pie mums daudz nesaprot, kas tas ir vispār. Bet, ja mēs runājam par stabilitātu Roslikovu, jā, viņi virzījās caur TikTok, jo viņiem, TikTok, sociālo tīkli, viņiem nav citu opciju. Bet tāpat laikā šajā gadījumā es domāju, ka cietējs būs tieši kustība par, kura nevarēs iegūt šo lielo organisko vilkni, jo Roslikovam palika. Viņam ir daudz sekotāji, tie, kas grib viņam sekot, tur nevar pārliecināt. Ja ar jūsu atbalstītājiem var diskutēt, tad ar Roslikovu nevar. Tāpēc, ka tur ir sēž cilvēks, kurš grib ticēt tam, ko Roslikovs viņam stāsta, pilnīgas muļķības. Bet viņš pat bez tās reklāmas tiek tur tālāk. Glorija Grevcova ir spilgts piemērs. Viņa arī vilka viņus saimā iekšā. Ja, viņa ir 110 000 sekotāji. Kosmos. Jā. Bet viņš varētu sasniegt vēl vairāk, ja viņam būtu iespēja par to samaksāt. Un mēs tāpat kā kustība par vienā vai otrā gadījumā tāpat būtu cietēji, jo mums nekad nav bijuši līdzekļi pārfinansētās kampaņas, lai tās sasniegtu, piemēram, tādu līmeni, kāds ir cilvēkiem, kuriem aizmugurē ir oligarhi vai kāda sveša nauda. Tur ir daudz dažādas problēmas, loģiski, ka tā ir problēma, bet es labāk gribētu dzīvot sabiedrībā, kur mums tie sociālie tīkli ir brīvi no tām politiskām reklāmām, ja mēs nevaram kontrolēt maldus un dezinformāciju. Tagad paliek kaķīši un jociņi, un cilvēks, viņš var noskatīties kaut ko televīzijā, kur arī būsim atklāti. Mani neaicina, un kustību par jūsu cilvēks arī neaicina. Un tad nāks vēlēšanas, un tad sanāk, ka pa jums neviens nezina, kaut gan iespējams, ka jums ir labas idejas. Un nāks tagad kaut kādas jaunas partijas atkal. Viņi būs populārāki, viņiem tie cilvēki būs populārāki. Viņus organiski ievilks iekšā, tātad kurš jau pats pa sevi pirms tam ir sevi pierādījis, viņš pat nav politiķis. Bet tā ir problēma, un es to redzu, ka ja mēs nevaram, viens ir, kad tu vienkārši nostājies un savu mantru stāsti, politisko, kad balsojiet par mantru, tas ir viens. Bet tagad, kāpēc es nevaru savu sarunu nobūstot? Redz, šī jau ir vārda brīvība. Es nerunāju par to, ka es tagad aģitēju par kaut ko. Es gribētu, lai mūsu šo sarunu redz nevis nosacīt tur 1000 cilvēku, bet 10 000. Bet mēs to nesasniegsim, tāpēc, kad man uzreiz atsaka. Man YouTube atmet nākamajā sekundē, jo viņš pirms tam jau saprot, pa ko mēs runājam. Lūk, un savukārt manas sarunas, kur es sēžu un runāju par filozofiju, man ir vēl tāda sadaļa. Visi kārtībā. Es pat izdomāju, kā pie to. Es kā reklāmu ierakstīšu, ka pie maniem nāk cilvēki runāt un to laidīšu. Tad es atrodu šo izēju, bet es nedomāju, ka
politiskai partijai kustība par būs iespēja apiet šādā formā reklāmas. Labi. Tas ir par Eiropu, un kad es saku, kad tu pieminēji ogri. Jā. Es arī redzu, ka sociālos tīklos tu bieži komentē ogrē notiekošo. Kas tieši tavuprāt tur ir nedemokrātisks? Daudz. Ļoti, ļoti daudz. Mums kā kustībai par Ogres novads ir ļoti, ļoti būtisks. Tā ir viena no tām pašvaldībām, kur mēs ļoti aktīvi strādājam. Mēs redzam, ka ir ļoti, ļoti daudz necaurspīdīgu, neatklātu, aizdomīgu lēmumu, kas tiek pieņemti, bet lielā mērā tā lielākā problēma ir tā visatļautība, kur lēmumi pēc būtības netiek pieņemti iedzīvotāju interesēs vai vispār pat domas sēdēs. Tos pieņem viens cilvēks. Bez jebkādas atklātas, caurspīdīgas sabiedrības iesaistes, līdzdalības un tam līdzīgi. Un tā ir tā lielākā problēma, ko, piemēram, šobrīd mēs arī redzam ar domas priekšsēdētāju. Viņam, starp citu, šobrīd ir sācies 4. mēnesis darba nespējas lapā. Viņš vēl joprojām nav izpildījis likuma prasību un pieteicies pielaidē valsts noslēpumam. Un, tas, manuprāt, tā visatļautība, ka tu spēj darīt visu, ko tu vēlies, un tev par to nebūs nekādu seku, ir tā lielākā problēma. Tas ir viens. Otrs, protams, ir daudz dažādas lietas par, atbildes uz tiem pašiem iedzīvotāju iesniegumiem. Ja nepatīk iesniegums, es uz šo iesniegumu varu neatbildēt. Tāda ir Ogres novada doma pašreiz. Biedrības vai pat iedzīvotāji var vienkārši vērsties ar jautājumiem, kas ir viņiem vienkārši netiek atbildēts. Vai šodien, piemēram, Ogres novada domas sēde no rīta, kur bija ilgi gaidīts izpildu direktora ziņojums, kur opozīcijas deputāti iepriekšējās domas sēdēs nepārtraukti ir uzdevuši jautājumus, sūtījuši rakstiski jautājumus, tos, ko iedzīvotājs sniedz, un netiek saņemts atbildes. Un sniedz domai ar lūgumu atbildēt šiem jautājumiem, atbildes nesako. Šodien no rīta bija šis izpildirektora ziņojums. Jautā vēlreiz šos jautājumus un vienkārši izslēdz mikrofonu un saka, šos jautājumus nevar uzdot, jo izpildirektora ziņojumā par šo tēmu nebija. Bet šie ir jautājumi, kuriem vienkārši nav sekojuši nekādas atbildes. Labi, tad es varu pateikt, ka ja uz 2. un 3. punktu mums ir atbildīgā ministrija, varam. Es savukārt, man bija līdzīga situācija ar Jūrmalu, tad es katrā nākamajā reizē pieliku arī varam, lai viņi ir informēti, un tad man atbildēja. Bet tieši par sākumu, par tiem lēmumiem Ogrē, cik es noprotu, ir pārvēlēts ar, atkal mēs runāsim, kaut kādu demokrātisku vairākumu, ir jābūt kaut kādai citai vai lielākai opozīcijas iesaistei, vai kāds ir tas? Ok, es saprotu, ir pozīcija un ir opozīcija, tas tā kā normāli. Un tad ir kāds tā vēlme, ka to opozīciju arī integrē iekšā koalīcijas darbā? Nē, pavisam. Nē, jebkurai pašvaldības domē loģiski ir koalīcija un ir opozīcija. Par to nav nekādu jautājumu. Bet mēs redzam, ka tagadējā domas priekšsēdētāja atbalsts Ogres novadā krīt. Viņš šajās vēlēšanās dabūja krietni mazāku atbalstu nekā iepriekšējās vēlēšanās. Kur opozīcijai, piemēram, mūsu Ogres novada domas deputātei Santai Ločmelei, tas atbalsta plusiņu skaits ir 3-kāršojies pa šiem gadiem. Un arī, ja mēs skatāmies uz opozīciju iepriekšējā domē, kur Santa Ločmele bija teju vienīgā, tad šobrīd opozīcijā ir, ja es nemaldos, 9 deputāti, kas visi ir aktīvi un uzdod jautājumus. Tā lieta par tām demokrātiskām vēlēšanām arī ir tas, ko mēs redzam Ogres novadā, arī, piemēram, budžetā. Mēs redzam iepriekšējos viena gada laikā publicitātei pašvaldības tiek iztērēti 350 000 eiro. Tas ir vairāk nekā Rīgā iztērēts publicitāte. Rīgai bija 226 000. Bija tas apkopojums par tiem publicitātes un komunikāciju materiāliem. 350 000. Un mēs skatāmies, ka šī nauda tiek izmantota nevis domas lēmumu skaidrošanai, nevis tur dažādiem, pasākumiem vai tam līdzīgi, kā to varētu darīt, bet viena cilvēka kultivēšanai. Mums ir viens cilvēks visu iepriekšējos gados, viens cilvēks visos video, viens cilvēks RTV nopirktos dažādos sižetos, viens cilvēks speciāli taisītās filmās par pašvaldības naudu. Tur daudz dažādas šādas lietas, un mēs loģiski redzam, ka tā dalība vēlēšanās un tā iespēja sasniegt cilvēku, tāpat kā tu līdzīgi runāji par tām Facebook reklāmām, nav vienlīdzīga.
kad vienam cilvēkam tev ir viss pašvaldības resursi, ko tu ļaunprātīgi, visatļautībā izmanto savas popularitātes celšanai un dezinformācijai un naida kurināšanai pret citiem saviem kolēģiem, opozīcijas kolēģiem, un otrā pusē tad mums ir šie deputāti, kas cīnās par ievēlēšanu un cilvēku pārstāvību. Jā, bet tad, ja mēs tā skatāmies, tad tas Rīgas summa, ko tu nosauc, nebūs gluži korekta, jo Rīgā nedaudz vienkārši sadalīja pa citām pozīcijām, un ja mēs salīdzinām to pašu Staķa laiku, nebija liela atšķirība, jo visur bija Staķis, komanda nebija nekur. Tāpēc Staķis, ja vēsturiski, tad viņš no kustības Par nāk. Jā, ģenerālsekretārs, viens no bijušajiem. Lūk, tāpēc, ja mēs skatāmies tos paņēmienus, kā kurš dara, tad nevar teikt, ka Rīgā Staķa laikā bija radikāli, bet... Bija citādāk. Rīgā mums bija komiteju vadītāji. Varbūt bija atšķirības starp koalīciju un opozīciju, kas ir saprotami daudz dažādās pašvaldībās, bet nebija tā, ka mērs ir viens un vienīgs ir bijuši gan komiteju vadītāji, gan citi deputāti. Mums Rīgas pašvaldībā ir daudz dažādas šīs arī Facebook lapas, vai Rīga mācās, vai Rīga sporto, kur parādās ne tikai viens mērs, arī Mārtiņa Staķa laikā. Tur parādījās arī komiteju vadītāji. Tur tas nav tik viennozīmīgi. Tāpat arī visi tie video materiāli, kas tiek izplatīti, vai tur skolotāju dienā, vai tam līdzīgi, mēs neredzējām tikai un vienīgi vienu personu tajā laikā. Es tam arī sekoju ļoti līdzi, un mums arī kā partijai tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski. Piemēram, Jelgavā šobrīd, kā mēs organizējam arī darbu. Mēs nekādā veidā necenšamies kultivēt vai celt viena mēra kaut kādu personisko kultu. Mēs veidojam šo komandas darbu tajā un pēc iespējas vairāk rādam šos lēmumus, kas tiek Jelgavas domē tagad pieņemti, ka tos pieņem deputāti. Doma, nevis viens cilvēks. Lai tā kvalitatīvi runāt no savas puses par Ogri vai par Jelgavu, man tad ir jāiedziļinās, bet tu pieskāries Jelgavai, man nebija pierakstīts. Partijas vadītāji šī brīža, kustības Par. Ir mēra, kāds ir amats? Padomniece. Bija kaut kāds smukāks nosaukums. Es tagad neatcerēšos to konkrēto nosaukumu. Man liekas, ka komunikācijā un vēl kaut kamā. Jā. Mēra padomniece, manuprāt, strateģiskās pārvaldības komunikācijas, es to konkrēto nosaukumu noteikti var atrast mājaslapā, jā. Jautājums. Mēs runājam, kustība Par iestājās par atklātību un par to, kad viena no tām tēzēm, ko parasti pārmet politiķiem, visur liekam savējos. Tātad viņi ir Jelgavniece? Lincurika? Lincurika, nav Jelgavniece. Nav Jelgavniece. Tad ir jautājums, vai Jelgavā nebija kāds cits cilvēks, kas varētu veikt šos pienākumus uz vietas? Tā kā es nevaru komentēt ne Ogri, ne Jelgavu, jo es tur esmu bijis, es tur kaut ko esmu darījis, bet man nav tik liela zināšanas, lai komentētu tīpaši tur kaut kādu iekšējos notikumus. Man nav. Vai tad tas nebūtu kvalitatīvāk? Nē. Tātad par šo ir šādi. Daudz cilvēku šo ir jautājuši sociālos tīklos, un mēs vienmēr esam atbildējuši, un arī pats mērs savās Facebook tiešraidēs un visās tikšanās ar iedzīvotājiem, ka tas ir jautāts, arī ir atbildēts. Mans viedoklis ir šāds, ka mēs redzam tās pašvaldības, vai tā būtu Jūrmala vai, piemēram, Ogres novads, kur mums ir visa pašvaldības administrācijas komanda, kas strādā vienam mēram. Un, manuprāt, ir daudz kvalitatīvāk, caurspīdīgāk un atklātāk, kad administrācija pilda domas lēmumu izpildi un nodrošina administrācijas darbu, nevis nodarbojas ar politisko darbu un nevis strādā mēra birojā. Kā tas, piemēram, mums ir Rīgā vai citās valsts pilsētās ir izveidots šie mēra vai vicemēra biroji, kas, manuprāt, ir ļoti pareizi, kur tev ir politisks birojs, tāpat kā arī ministrijās, kur strādā mēra iecelti, apstiprināti tuvākie biedri, kas strādā mēra prioritāšu īstenošanai. Kādu tas būtu katru gadu laikā. Nevis mēs liekam administrācijas pašvaldības darbiniekiem strādāt viena, tas nebūtu, manuprāt, pareizi. Un tāpēc arī Jelgavā mēs ļoti cenšamies šo nodalīt. Un, manuprāt, tas ir ļoti pareizi, kas būtu jādara arī citām pašvaldībām, un mērs savu tuvāko komandu
izvēles. Un tas ir, ja mēs uz pašvaldības administrācijas amatiem, vai tie būtu departamenta direktori, vai skolu direktori, vai administrācijā nodarbināti cilvēki, uz tiem pavisam noteikti visiem ir jābūt atklātiem, godīgiem konkursiem, kurus izvērtē, un labākajā gadījumā izvērtē nevis politiķi, bet izvērtē kaut kādu neatkarīgu ekspertu komisiju. Kā piemēram šobrīd Jelgavā notiek, manuprāt, drīz noslēgsies ar izpildirektoru konkursu, kur arī ir bijis atklāts, caurspīdīgs, godīgs konkurss, kurā tiks izvērtēts un ievēlēts nākamais arī pašvaldības izpildirektors. Pēc būtības tiek veidotas jaunas amata vietas, pa kurām nodokļu kā viņi pavēlta strādā? Jelgavā, starp citu, iepriekš visus šos nav bijis definēts tāds mēra birojs, bet mēram ir vienmēr bijuši padomnieki. Vai tas ir bijis Dūklaus savu laiku, vai tur vēl visādi cilvēki, kas vienkārši tiek, es nezinu, ar kādiem amata pienākumiem un ko viņi tur bija darījuši, bet mēra padomnieki Jelgavā vienmēr ir bijuši. Bet tie vienmēr ir bijuši, es nezinu, kāpēc un kādas ir bijušas tās aktivitātes, ko viņi ir veikuši. Un arī šobrīd loģiski, lai mērs varētu sasniegt šos politiskos mērķus, ko ir solījis priekšvēlēšanu laikā, viņam ir vajadzīga tuvākā atbalsta komanda, kas šīs idejas īstenot tālāk. Un viņš ir samazinājis šo padomnieku skaitu, man liekas, no iepriekšējās varas, kas Jelgavā bija šobrīd, manuprāt, Mārtiņam Daģim ir 2 padomnieki, kas arī strādā, manuprāt, uz terminētiem, tas būtu jāpārbauda uz terminētiem līgumiem, uz konkrētu laiku, ar konkrētiem darbiem, kas ir jāizdara. Un tad arī izvērtē, vai ir nepieciešams turpināt, vai varbūt ir nepieciešams kādas citas prioritātes un citi cilvēki, kas to varētu darīt. Un, manuprāt, Lincurika katru dienu šobrīd ir Jelgavā ļoti labi pilda šo darbu. Viņi ir uzsākuši šo visu sabiedrības līdzdalības aktivizēšanos. Jelgavā ir nodibināts tagad ļoti daudz apkaimju biedrības. Ir viss šīs tikšanās, kas notiek. Mēs atveram to pašvaldību sabiedrības iesaistē, kur lielā mērā Lindai ir tā ekspertīze, ko viņi arī kopā ar mēru un komandu Jelgavā dara. Tātad Jelgavā nebija neviena kandidāta, arī ieskaitot no jūsu vidus, jums ir tur deputāti, bet no Rīgas. Jelgavā mums ir ļoti liela biedru nodaļa. Mums bija arī pilns deputātu kandidātu saraksts vēlēšanās, kur mums ir viena no lielākajām kustības par nodaļām ir tieši arī Jelgavā, kas ir ļoti aktīva. Tas bija arī viens no tiem sarakstiem, kur mēs gājām paši, bez sadarbības ar kādām citām partijām, kā tas bija varbūt citās pašvaldībās. Citi cilvēki, viņi iesaistās. Mums ir gan nodaļas tikšanās, gan dombiedru vakari un tam līdzīgi, kur arī šīs visas iniciatīvas un idejas tiek apspriestas, bet katram ir savs darbs, ko viņi pilda, un katrs savā laikā arī iesaistās un palīdz pašvaldībai un mēram. Okay. Tāds nedaudz solis, pieņemsim, apkopojot mūsu pēdējo šo blociņu. Politiskā retorika. Man te atnāca tāda doma, ka šobrīd, ja es tā klausos, kura politiskā partija stāsta, tas pamatā ir, viņi stāsta par kādu citu. Ko dara nepareizi, ka slikti cilvēki, ka lēmumi nepareizi, vēl kaut kas. Un sanāk, kad tā mūsu politiķu retorika, un tas tie visi, ja tā paklausās tie visi. Tā ir kaut kāda, es tā novērtētu, ka tie ir 90-80%, tas ir stāsts par citu, ka kāds cits ir slikts. Un tagad, kā tu uzskati, ja mēs aizliegtu savā politiķiem stāstīt par to, ka citi ir slikti, bet stāstīt, kāpēc tu esi labs, kādas ir tavas idejas, kā tu sasniegs to, ko tu esi iedomājies. Kā tas mainītu vai vispār spētu politiķi šobrīd pārslēgties, kad viņi nevar savā visu laiku ar pirkstu bakstīt kādam, bet viņi saka, jā, mēs esam tie, mēs plānojam šo, mēs gribam šeit vienu lietu to. Jā, tas ir pareizi, tas ir jādara. Tas ir arī mūsu kā partijas viens no tādiem galvenajiem uzstādījumiem, ko mēs cenšamies nevienmēr sanāk loģiski katru dienu arī veicināt, jo mēs arī kā partija esam kustība par, nevis kustība pret, un aicinām arī ikvienu citu politisko partiju un arī politiķi runāt vairāk par tām savām idejām un stāstīt, par ko tu esi un kāpēc tu ej politikā, vai ko tu vēlies politikā izdarīt. Tā vietā, lai runātu pret vai kritizētu kādu citu, tas ir jāveicina, tas ir grūti. Es arī pats pēc sevis redzu ikdienā, piemēram, par to pašu
migrācijas politiku, man ir idejas un man ir priekšlikumi, kas būtu migrācijas politikā jāmaina un jāuzlabo, un es par to stāstu, bet tad saņemu tik ļoti daudz naida un kritikas, kur es ļoti cenšos sevi apturēt, nerunāt pretī vai nestāstīt, redz, bet viņi dara vēl sliktāk vai šādi un tādi, un tas ir cilvēcīgi arī, es domāju, ļoti, ļoti sarežģīti ikvienam, bet tas ir jācenšās darīt partijām un politiķiem. Es domāju, tas ir pareizi, ir vairāk jārunā par idejām. Un tas arī tas, ko cilvēki sagaida, sabiedrība. Tas ir jautājums, es atvainojos, tas ir jautājums, vai tiešām sabiedrība grib dzirdēt tādas idejas ar skaidru izklāstu, kā mēs to sasniegsim, kāds būs labums ilgtermiņā. Nevis vienkārši klaigāšana, kad šie ir no šī flanga ir slikti tāpēc, un savukārt šie ir slikti tāpēc. Tas ir vieglāk uztverams. Cilvēks paskatās, tiktu kā 10-15 sekundes, svaipojam tālāk. Ideja jau, tas ir sarežģītāk, tev jāiedziļinās, tev vēl kaut kādam jābūt izpratnei un zināšanām. Tu jau nevar vienkārši ideju pasniegt un izstāstīt, ka tagad mēs kaut ko darīsim. Vai sabiedrībai ir pieprasījums pēc šīm idejām? Ir. Es domāju, mēs arī kā partija braukājam pa visu Latviju, daudz dažādām pilsētām, organizējam šīs tikšanās ar iedzīvotājiem, un tas, ko mēs arī dzirdam, un ka cilvēkiem nepatīk, ka politiķi vai partijas savā starpā strīdas. Cilvēki sagaida, ka visi ievēlētie 100 Saeimas deputāti strādās labsirdīgi un labi kopā Latvijas attīstībai un cilvēku labklājībai. Bet tā vietā, lai mēs darītu to, ļoti liela daļa no tā visa darba notiek savstarpējā naida apmaiņā, kas ir nepareizi. Cilvēki sagaida idejas, un mums šobrīd ir sabiedrībā, es domāju, tas ideju trūkums, ja mēs redzam, ka iepriekšējās nedēļas tik daudz runā par Hermaņa ideju, tikai tāpēc, ka ir jauna ideja par vēlēšanu sistēmu. Un cilvēki gaida kaut kādas idejas, un tās politiķiem un partijām ir jāspēj piedāvāt. Tur es pilnībā piekrītu. Pievērsīsimies vienam no svarīgajiem jautājumiem, kas bija iemesls, ka mēs arī vienojamies par šo sarunu. Tev bija tāds interesants ierosinājums, ka uzreiz tā divas grupas studenti un cilvēki, kas brauc šeit uz konkrētu laiku veikt kaut kādus darbus, tie būtu apmācami pēc būtības piespiedu kārtā ar likumu latviešu valodu. Tad ir iespēja pamatot, kā tu redzi, priekš kam mums tas būtu vajadzīgs. Jā, sākumā tad par to migrāciju kopumā. Šobrīd tas, ko es redzu sabiedrībā, ko politiķi vairo, ir tīpaši Nacionālās apvienības politiķi, ir, ka migrācija ir ļoti liela tēma, par ko daudziem ir viedoklis. Un tas, ko es sabiedrībā redzu, ir, ka mēs to naidu un tos izaicinājumus koncentrējam uz tiem cilvēkiem, uz ārvalstniekiem, tā vietā, lai mēs to spēku un arī to naidu un visus izaicinājumus koncentrētu uz to sistēmu, kas ir jālabo. Jo tā sistēma ir pie vainas, kāpēc šādi vai tādi vai kādas konkrētas grupas vai profili cilvēki ierodās Latvijā, ne jau tie paši cilvēki. Jo tas, kas arī, es domāju, ir jāsaprot tik vienam Latvijas iedzīvotājiem, ka absolūti lielākā daļa ārvalstnieku Latvijā ierodas uzaicināti. Lielākā daļa šo cilvēku ierodas uzaicināti, viņus šeit uzaicina ierasties, vai tās būtu augstākās izglītības iestādes, lai studētu, vai tie būtu darba devēji, kas pieņem darba ņēmējus. Lūk. Un mums būtu krietni vairāk jāstrādā uz šo kontroli un uzraudzību un dažādām likuma izmaiņām, ko es pats esmu rosinājis, lai vairāk uzraudzītu un kontrolētu šos uzaicinātājus, kas ir atbildīgi. Jo šobrīd likumā, starp citu, mums ir noteikti atbildība šiem uzaicinātājiem, gan augstskolām darba devējiem, ka šie cilvēki, ka šīs juridiskās personas ir atbildīgas par ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, izceļošanu. Tev ir pieredze aicināt? Pats nē. Lūk, man ir. Jā. Es kā būdams basketbola kluba vadītājs, man bija viesspēlētājs no ASV. No ASV tu vari šeit atrasties bez jebkādiem dokumentiem īpašiem 90 dienas. Pēc tam tev vajag darba atļauju, vai skatoties, ko tu šeit dari.
Robežsardze uzreiz konstatēja, ka jau ielidojot viņš tika pārbaudīts, kas ir ļoti dīvaini, viņš ir amerikāns. Nu, ja mēs saprotam, ja mēs atlidojam no Afganistānas, tad ir grūtības. Bet šeit ir jautājums. Mums jau, manuprāt, pēc pieredzes ir iestādes, kas visu kontrolē. Viņi zināja 90. dienu, viņi man uzreiz apmēram nākamajā zvanīja, un mēs gājām uz robežsardzi skaidroties, ko viņš te dara, kur viņš dzīvo un visu pārējo, ar visiem līgumiem, ar visu pārējo. Tātad es no savas pieredzes redzu, ka viss ļoti labi strādā. Nu, ja ir tas ir caur dokumentāciju. Kur tu redzi, mums šobrīd ir tas vājais punkts, kuru vajadz tad uzlabot? Jā. Tu noteikti nevēlējies izmantot sistēmu ļaunprātīgi. Tu darīji savu darbu un gribēji to izdarīt godprātīgi. Un to arī dara lielākā daļa augstskolas un lielākā daļa arī darba devēja. Ir arī, starp citu, izglītības ministrijas 2021. gadā arī izstrādāt tādu vienošanos par labo praksi ārvalstu studentu piesaistē, kas ir tāda labprātīga vienošanās, kurai nav juridiska spēka, bet tur ir daudz dažādu punktu par to, kā godprātīgi, caurspīdīgi un visādi citādi likumīgi uzaicinātu ārvalstu studentus Latvijā mācīties. Lūk, bet tad mums ir vairākas privātās augstākās izglītības iestādes, kas šo vienošanos nav parakstījušas, kas arī necenšas nekādā veidā godprātīgi šo darīt, bet, manuprāt, ļoti ļaunprātīgi cenšas izmantot sistēmu, lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Jo ārvalstu studenti loģiski ienes kaut kādu peļņu privātam biznesam. Bet tas, protams, met ēnu uz tiem visām labajām izglītības iestādēm, kas dara labu darbu, un viņi tiešām, kā RTU vai ir daudz citas, kas tiešām ļoti labi ar šo visu strādā. Bet tad mums ir privātās augstskolas, kurās pat lielākā daļa studentu ir ārvalstu studentu, kas, manuprāt, nav pareizi. Jebkurai kvalitatīvai augstākās izglītības iestādē būtu jābūt tai normālai, veselīgai proporcijai starp vietējiem studentiem un ārvalstu studentiem. Tas to pašu arī nosaka visi šie starptautiskie augstāko izglītības iestāžu reitingi, ka ir jābūt proporcijai, ir jābūt pēc iespējas vairāk šīm valstīm pārstāvētām un tam līdzīgi. Bet mums ir šīs privātās izglītības iestādes, kuras uzņem maksimāli daudz ārvalstu studentus, lai viņi samaksātu pēc iespējas lielāku summu. Tā izglītība, ko viņi sniedz šiem ārvalstu studentiem, kuri, es pat gribētu teikt, ierodas Latvijā kā tādi upuri, viņi tiek reāli izmantoti, lai tiktu vienkārši viņi samaksā par šīm studijām, bet viņi atpakaļ kvalitatīvu izglītību nesaņem. Es varu pastāstīt arī piemērus Covid laikā vienkārši kā pievienojos Zoom vienai lekcijai šādai privātai augstākās izglītības iestādē, kurā maģistra programmā 15 studenti mācās, no kuriem puse bija Uzbekistānas pilsoņi un puse bija vai Indijas un Šrilankas pilsoņi, kas mācījās šajā maģistra programmā. Profesors, kas pasniedz šo lekciju, iesāka šo lekciju angliski un pēc 10 minūtēm pārgāja vienkārši uz krievu valodu, tāpēc, ka tāpat pusi no klases saprot. Un viņam ir pilnīgi vienalga par to otru pusi, kas nesaprot to krievu valodu. Un mums ir šādas augstākās izglītības iestādes, kas šo praktizē, viņiem ir pilnīgi vienalga par šo kvalitāti, un katru gadu falsificē šo informācijas sniegšanu PMLP, lai atjaunot atkal šo uzturēšanās atļauju. Jautājums ir, vai mums šobrīd likumdošanā jau nav viss paredzēts, kā vērsties pret šīm augstskolām? Nav. Pirmkārtām, labi, šī atbildība ir noteikta, šie uzaicinātāji ir atbildīgi. Tā ir jāstiprina, ļoti maz sodu ir uzlikti šādiem negodprātīgām augstākām izglītības iestādēm. Es pats domāju, ka šī labā praksa par vienošanos būtu jāstiprina universitāšu programmu akreditācijas procesā vai jānostiprina likumā, ka tā prakse, kādā tu uzņem, kādā tu atbildi par šiem ārvalstu studentiem, kādu kvalitātes izglītību tu sniedz, tā būtu obligāta prasība, kas būtu jākontrolē. Tas šobrīd netiek darīt, tas būtu viens, kas ir jāstiprina. Otrs, protams, es domāju, ka arī, piemēram, mēs runāsim arī par to latviešu valodu pēc tam, bet es arī domāju par ļoti vērtīgi būtu skatīties arī uz šo ārvalstu studentu uzņemšanu un ārvalstu studentu absolvēšanas proporcionalitāti, jo mēs gribētu, lai pēc iespējas vairāk ārvalstu studenti iegūtu labu, kvalitatīvu augstāko izglītību Latvijā. Mēs redzam arī šajās privātās izglītības iestādēs, kas ļaunprātīgi šo sistēmu izmanto, ļoti maz šo studentu absolvē šīs augstskolas, un tur tas rādītājs ir ļoti, ļoti zems. Arī tam būtu jābūt rādītājiem, cik daudz tu vari
kā iestāde uzaicināt ārvalstu studentus. Jo tas parāda to kvalitāti, cik kvalitatīvu augstāko izglītību tu vari sniegt. Un tur ir daudz dažādi šie risinājumi, ko es esmu arī iesniedzis. Liela daļa no tiem, par ko ir patiesi prieks, Iekšlietu ministrija tagad ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par trešo valstu pilsoņu uzturēšanos Latvijā, kur arī sadaļā par izglītību ir iekļauta liela daļa no šāda veida priekšlikumiem, kas drīzumā arī ies uz valdību un tad arī pēc uz Saimu un tad arī būs grozījumi imigrācijas likumā. Un man ir prieks, ka tā diskusija ir atsākusies, jo tā sistēma tiešām ir daudz lietas, ko mēs varētu darīt, jo es pamatoti saprotu gan to Nacionālās apvienības politiķus, gan arī sabiedrību, kas ir satraukta. Mēs redzam, ka Latvijā ir arvien vairāk ārvalstnieku un šī Nacionālās apvienības politiķu histērija, kas tiek sociālos tīklos rosināta, rada bažas iedzīvotājiem, un iedzīvotājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs ļoti labi spējam kontrolēt, uzraudzīt, un mēs paši, kā valsts un mūsu augstākās izglītības iestādes un darba devēji, zina, kādus cilvēkus un kādiem nolūkiem mēs uzaicinām mūsu valstī ierasties un uzturēties. Ja mēs runājam par tādu sabiedrības, varbūt, neapmierinātību un, kā tu saki, histēriju, bet tagad ir jautājums. Mēs arī apzināmies, ka daļa no tiem, kas mums šeit ir, viņi neatbrauc ar ielūgumu, viņi atnāk pāri Baltkrievu robežai. Vismazākā daļa. Ļoti, ļoti maz. Tie dati robežsardze tos arī ik pa laikam publicē. Es domāju, robežsardze un valsts policija ļoti labi strādā, gan uz robežas, gan visā valstī, jo, piemēram, arī šie reidi, tas, ko Ratniekungs Rīgā tagad veids un tam līdzīgi, tas nav nekāds jaunums. Robežsardze un valsts policija reidus veids visā valstī. Gadu garumā. Un tie cilvēki, kas pārkāp šo robežu un šķērso šo robežu nelikumīgi, tā ir absolūti mazākā daļa. Tā ir mazākā daļa, bet šeit ir 2 punkti. Punkt 1. Punkt 1 ir par to, kad ir skaidrs, kad vairumam no šo cilvēku Latvija nav galamērķis. Viņi negrib šeit atrasties. Viņi grib uz Vāciju, uz Franciju, uz vēl tālāk, kur ir siltāk un kur ir pabalsti lieli. Pie mums pabalsti nav. Tas ir viens un otrs. Otrs, mēs apzināmies, ka tie, kas tur gar Baltkrievu robežu staigā, tie ir konkrēti hibrīda kara pārstāvji, nevis bēgļi. Tāpēc, ka bēgļi tie būtu Baltkrievi. Baltkrievus mēs ielaist iekšā. Un tad, kad mums, pieņemsim, tiesā cilvēkus, kas veicina to, ka šie cilvēki nokļūst Eiropā, un šeit ir liela problēma, mēs esam galējā robeža Eiropas. Tie cilvēki iekļūst, mēs jau tāpēc šeit viņus nenoķeram, šeit viņi nemaz viņi uzreiz aizbrauc prom, viņi negrib šeit atrasties, viņi grib tālāk. Un ir tie, kas viņiem palīdz, apdraudot visu Eiropu, jo ja nu kas, tad notiks tur, ne pie mums nenotiks. Bet mums sods ir pakratīšana pirkstu. Un tad sabiedrība to redz, sako līdzi, es arī informēju. Un tad sanāk, ka cilvēki, kas no kaut kurienes, kas ir pilnīgi otra pasaules mala, viņi nokļuvuši ir Baltkrievijā mežā. Un tad visi saka, bet viņi redziet nabadzīņu. Nē, viņi samaksājuši droši vien katrs 10 000 vismaz, lai tur atrastos. Viņi grib uz turieni. Kā tad nomierināt sabiedrību un pateikt, ka no vienas puses mēs nenoķeram tajos reidos daudz, bet tas ir loģiski. Es vispār brīnos, ka kādu noķer, ja godīgi. Jo es nezinu, ko tie cilvēki, kā viņi te nokļuvuši un ko viņi te dara. Bet ko mums tad darīt ar šiem, kas Latvijā oficiāli nāk protestos par to, ka neviens nav nelegāls. Pie Rīgas domas bija nesen. Jā. Tātad arī reidos tas, ko konstatē valsts policija un robežsardze par šiem Rīgas reidiem, es maz ko zinu stāstīt, jo man liekas, ka tur nekā tāda īsta nenotiek, bet valsts policija un robežsardze tas, ko arī konstatē, ka mums tie cilvēki jau sākotnēji valstī ierodas likumīgi, vai viņi atbrauc studēt vai strādāt, un liela daļa no tiem dažādu apstākļu dēļ nenokārto tos dokumentus tālāk, vai ir daudz dažādas šīs dzīves situācijas un turpina Latvijā uzturēties. Tur nav bijusi tā uzaicinātāja atbildība par to, ka šie cilvēki izceļo pēc tam, kad šis tiesiskais pamats beidzas. Ar to būtu jāstrādā. Par robežu tas ir atkal pilnīgi cits stāsts. Robeža ir jāstiprina. Paldies Dievam, 2021. gadā
tieši mūsu partijas Marijas Golubevas laikā panāca lielo pārmaiņu, ka robeža šogad pabeigs, jo viņa bija tā, kas panāca likuma izmaiņas, ka to nodod valsts nekustamiem īpašumiem un beidz 20 gadu korupciju tajā visā, un šobrīd šajā gadā robeža tiks beidzot pabeigta. Tagad robeža ir jāprīko šo visu tiem visiem digitāliem risinājumiem, ko darīs. Robeža ir jāsargā. Tas par to vispār nav nekādu jautājumu, un arī robežsargiem ir jāmaksā pienācīgi, lai viņi varētu pieklājīgi un godprātīgi un labi šos pienākumus pildīt. Par to, ka neviens nav nelegāls, tur ir atkal tā valodas lieta, ka ir jāsaprot, ka ir cilvēki, kas nelikumīgi šķērso robežu. Tā ir nelikumīga rīcība, nelegāla rīcība, bet cilvēki nav nelegāli. Tur ir tā atšķirība tajā visā retorikā, kas vienkārši ir. Un par Ievu Raubiško, tur man joprojām, man liekas, tiesas process notiek. Tas ir pirmā instance jau pasludināja. Jā, līdz ar to redzēsim, kāds būs šis tiesas process, jo Ieva Raubiško kā cilvēktiesību aktīvisti, kas iestājas par cilvēku kā vērtību un cilvēktiesībām palīdzēja cilvēkiem, kas bija nokļuvusi Latvijas mežos, nevis, es neesmu daudz iedziļinājies tajā tiesas procesā, bet es varu godprātīgi teikt, ka tur var ienākt cilvēki, kas pēc tam aizbrauks tagad uz Vāciju. Jā. Un kādā Ziemassvētku tirdziņā iebrauks ar fūru. Tāpēc mēs stiprinām to robežu, lai nebūtu šo cilvēku, kas varētu nelikumīgi robežu šķērsot. Sabiedrībai ir jautājums, kāpēc cilvēkiem, kas jau to izdarījuši, nevis sots, bet pakarta pirkstu. Tas tiesas process vēl nav beidzies. Tiesas process vēl nav beidzies. Mums ir cilvēki, kas ir nelikumīgi šķērsojuši robežu, kas ir arī mežā miruši. Un tam līdzīgi Ieva Raubiško darīja savu darbu un savu aicinājumu. Viņa ir cilvēktiesība aktīvisti, un par to es viņu tiešām ļoti cienu, par to viņas sirds siltumu un plašumu, par to, ka viņa spēja cilvēkiem palīdzēt neatkarīgi no kādiem apstākļiem. Tas, kas ir jādara, ir jāstiprina robeža, lai cilvēki nevarētu nelikumīgi robežu šķērsot. Otra lieta, kas ir jādara, mums ir gan Eiropas līmenī, gan arī Latvijā jāstrādā pie tā, lai šo arī tā nav vairs migrācijas politika, tā ir tāda patvērumu politika, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu patvērumu lūgt savās mītnes valstīs, vai vēstniecībās, vai kaut kur citur, ka viņiem nebūtu jākļūst upuriem par cilvēku tirzniecību un šo kriminālo visu sfēru, kas tajā jomā strādā. Jā, es saprotu, bet viņi to dara apzināti. Tas jau nav, ka viņi nezināja, kur viņi lidoja. Viņi neiesēdās lidmašīnā uz Mīnsku un pēc tam neiesēdās no lidostas autobusā un uz mežu. Viņi taču zināja, ko viņi dara. Tas ir briesmīgi. Tas ir. Labi. Tam tā nevajadzētu notikt. Labi. Nevajadzētu nevienam cilvēkam maksāt kontrabandai un nonākt uz kaut kādā mežā, uz kaut kādas robežas. Tas nav pareizi. Piekrīt, ka katrs, kuru šādi palīdz iekļūt, viņš tikai vairāk tos, kas vēl brauks, jo viņš tad piezvanīs saviem, pateiks, jā, šis strādā, un tad būs nevis 1, bet 10, un pēc 10 būs 100. Un dēļ tā, kad šeit netiek pienācīgi, kā mēs prasam, tu prasi, lai pienācīgi vēršās pret tiem, kas uzaicina un tiem mums, tad šeit arī nav pienācīgi. Bet Ieva Raubiško to nedarīja. Ieva Raubiško, manuprāt, mežā nokļuvušiem cilvēkiem sniedza pirmo palīdzību, nevis nodarbojās ar cilvēku kontrabandu. Jā, tas ir Raubiško skaidrojums, bet redz, kā mēs redzam, tur pēc dokumentiem viss ir savādāk. Bet labi, mēs par latviešu valodu. Mēs tagad par latviešu valodu un par to, kad mums atbrauc studenti, mums atbrauc cilvēki, pieņemsim konkrēti būvēt kādu tiltu, jo mums šobrīd trūkst vienkārši darba roku, celtniecībā, citos. Un tad tavs piedāvājums, ka viņus vajadzētu pirmkārt apmācīt latviešu valodā, un otrs integrēt. Apriekš kā mums viņus integrēt? Tātad par darba ņēmējiem tas ir cits stāsts par studentiem. Par studentiem? Jā, tieši tā par studentiem. Tātad viens arī mums satversmē pirmām kārtām ir, labi, par to satversmi, to es tā, bet, labi, ne arī satversmē. Mums ir noteikts tas, ka mēs, kā sabiedrība un valsts, ir atbildīgi par to, ka mēs nodrošinātu latviešu valodas pastāvēšanu, attīstīšanos cauri gadsimtiem. Jā. Mums ir jādara krietni vairāk, lai latviešu valodas pratēju skaits pasaulē Latvijā turpinātu augt, nevis mazināties. Labi. Par ārvalstu studentiem konkrēti. Tātad šie cilvēki, ja mēs sakārtojam šo migrācijas politiku un ja ārvalstu studenti patiesi motivēti brauc uz Latviju iegūt augstāko izglītību,
Viņi brauc šeit, iegūst šo augstāko izglītību, iegūst šo mūsu valstī izglītības iestādes diplomu, un pēc tam ar šo izglītības diplomu brauc vai es nezinu, uz Norvēģiju, Vāciju vai atpakaļ uz savu mītnes valsti, un tur stiprina šos uzņēmumus, strādā vai dibina savus uzņēmumus. Manuprāt, tas, kas mums būtu jādara, ir, ka mēs varētu strādāt vairāk pie tā, ka mums ir šo motivēto profesionālo ārvalstu studentu, kas Latvijā iegūst šo augstāko izglītību, ka viņi pēc iespējas vairāk vēlētos palikt Latvijā. Jo šie ir cilvēki, kas jau ir ieguvuši Latvijas augstāko izglītību, ir kaut kādā savā ziņā varētu krietni vairāk iekļauties un integrēties mūsu sabiedrībā, bet paliktu Latvijā un stiprinātu mūsu uzņēmumus un dibinātu savus uzņēmumus Latvijā. Un lai viņi pēc iespējas labāk spētu gan iekļauties, gan integrēties, tā latviešu valoda ir pamats tajam visam. Es, starp citu, vakar satikos ar vienu Japānas pilsoni, kas Latvijā mācījies Rīgas Tradiņu universitātē medicīnu. Jā. Izmācījies 5 vai cik tur tos gadus ir jāmācās, bet šo 5 gadu laikā viņš nav apguvis latviešu valodu C1 līmenī. Un, lai viņš izietu rezidentūru un kļūtu par ārstu, viņam ir jāzina latviešu valodu C1 līmenī. Un šobrīd viņš brauks atpakaļ uz Japānu, ies rezidentūrā Japānā un tad strādās arī par ārstu Japānas ārstniecības iestādē ar Latvijā iegūt augstāko izglītību. Ja mēs jau no paša sākuma, kad šie cilvēki uz Latviju atbrauc, iekļaut viņu valodas apguvē, un kamēr viņi mācās, viņi sasniedz to līmeni, ka viņi varētu būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Tad sadalām. Tagad viens. Kā tev liekas, kāpēc viņi brauc uz šajien mācīties? Es vēl līdz šim brīdim neesmu saticis ļoti daudz ārvalstu studentus, kas brauktu uz Latviju mācīties, un tā būtu viņu pirmā izvēle mācīties. Uz Latviju brauc mācīties lielā mērā vairums cilvēku tāpēc, ka vai nu savā mītnes valstī viņi nevar iegūt izglītību bez maksas, un ja var mācīties par maksu, tad tā ir krietni augstāka nekā Latvijā. Un tāpat arī uz citām valstīm vai nu dzīves dārdzība ir ļoti augsta, vai arī pat studiju maksa ir ļoti augsta. Un Latvija, tāpat kā arī Lietuva, Polija un citas valstis Eiropā piedāvā lētu augstāko izglītību, atzītu Eiropas Savienībā un citās pasaules valstīs, kas ir tas plus, un tā dzīves dārdzība ir menedžējama šiem cilvēkiem. Un tas ir arī tas iemesls. Tātad, redz, bet tagad, uz ko es tev vedu? Tieši tā, brauc studenti, pamatā ļoti visiem patīk mediķi, RTU, arhitekti, kaut kas vēl, jo šeit ir lēti mācīties, lēti dzīvot, viņi izmācās un pabeidz. Tagad tu saki, ka ja mums ir viens no mērķiem satversmes minētais par latviešu valodu, tad šeit es gribētu to pirmo argumentu izvirzīt, kad sāksim tad varbūt ar mūsu jauniešiem, kuri šobrīd izmanto anglicismus vairāk nekā vajag. Līdz ar ko mēs tā kā vietējos atstāsim novārtā un mācīsim nosacīt meitenei no Vācijas, kur mācās par zobārstu, ja? Latviešu valodu. Skaidrs, ka viņi atbrauc šeit, jo šeit ir lētāk, viņi spēja to nodrošināt, viņi pēc tam aizbrauc atpakaļ. Skaties. Nu, labi, šobrīd pat nerunāsim par to, kurš to visu finansēs un kurš to uzturēs. Es sapratu to. Man tev ir kā politiķim, kurš veido savu saturu. Tagad man neiet kopā. Tu man stāsti šobrīd, ko mums darīt ar ārzemju studentiem, lai viņi atbrauc, izmācās un paliek. Bet mums ir tādi, es uzzināju, ir tāds apzīmējums Nīt, jā. Jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, un šādu jauniešu mums vecumu grupā no 25 līdz 29 15%. Jā. Tie ir tūkstoši. Bija vairāk par 20 pirms gadiem. Tas ir, ja es ar vienu kā iekāpu peļķē, tas nenozīmē, ka man tagad ar otru jāiekāp. Es zinu, es tam esmu sakojis līdzi. Jā, bet tagad ir jautājums, varbūt mums no sākuma ir jāiemāc savējiem bērniem kaut kā latviešu valodu, lai viņi runā kvalitatīvā un bez piemaisījuma sveša. Varbūt mums pievērsties, lai mūsu šie te jaunieši kaut ko dara, jo viņi tad vispār paliks novārtā. Jo tas, kas ir nodzīvojis 18, 20 gadus citā valstī, atbrauc šeit, viņš nebūs latvietis. Jā, viņš te kaut ko var darīt, bet viņš var mīlēt visu ko, bet viņš nav tā kā vietējs. Mums ir vesela
lērums ar vietējiem cilvēkiem, kuriem vajag to mentoru, to aiz rokas paņemt, to naudu ieguldīt viņā, lai viņš iemācās, jo savādāk mēs te skatāmies, mums ir puse no vīriešiem līdz 29 gadiem dzīvo ar vecākiem. Tad jautājums, vai tev kā politiķim prioritāte nebūtu šie jaunieši? Un pilnīgi vienalga tie vācieši, vai kas tur mācās indus, kas viņi arī grib pa zobārstiem visu kļūt, kādā valodā viņi runā un kur viņi integrējās, lai viņi brauc, kur viņi grib. Mums ir savas problēmas. Jā. Šos jautājumus nevajag pretnostatīt. Mums naudas nav. Mēs esam nabagi. To nevajag pretnostatīt. Ir viena joma un ir otra joma. Piemēram, par to pašu latviešu valodu. Latviešu valoda ir jāstiprina, latviešu valoda ir jāmāca. Tas tāpat būtu arī mūsu diasporas jauniešiem. Pirmām kārtām nav iespējas arī latviešu valodu apgūt. Tāpat arī Latvijā dzīvojošiem ārvalstniekiem. Es nesaku, ka valstī tas būtu jāfinansē. Nekad mūžā. Latvijas valstī būtu jāizstrādā sistēma, kur ikvienam būtu iespēja latviešu valodu apgūt. Par latviešu valodas mācībām var maksāt paši ārvalstu studenti. Vai samaksājot studiju maksā... Tu viņiem vēl uzliec kaut kādu ekstra, labi, nebūs ļoti daudz, bet viņam tā kā ekstra maksājumi, bet viņam nevajag, viņš neplāno, viņam nevajag. Ne, ir ārvalstu studenti, tāpat kā ir daļa arī darba ņēmēji, kas brauc ilgstoši Latvijas Republikā uzturās. Un viņi varbūt pat gribētu Latvijā palikt, bet tas valodas barjera ir viens no šķēršļiem, kas to neļauj darīt. Nav 18 pašvaldības Latvijā nodrošina kursus. Rīgā, piemēram, ir 2 reizes gadā iespēja pieteikties latviešu valodas kursiem, kur ir ļoti limitētas vietas, kuras izceļ 30 minūtēs iepriekšējā gadā. Viss tika aizpildīts. Es tev iesaku paskatīties 12. janvārī. 12. janvārī būs nākamais. Tu redzēsi, cik ļoti ātri. Kad mums bija Levuškānu saruna, mēs tieši šo pētījām, jo tas bija viens no jautājumiem. Viņš arī stāstīja mums, kad nevar iemācīties latviešu valodu, un es izpētīju. Jā, nav tā, ka tu vienkārši jebkurā mirklī pamodīsies, aizies un tev kāds mācīs, bet ja mēs runājam it īpaši pa naudu, ka tev mācīs pa naudu, ja atnāks 10 studenti, pateiks, mēs gribam mācīties. Mums pašreiz ir pavisam jauna pat izstrādāts metodoloģijas, kā vispār mācīt latviešu valodu kā svešu valodu. Mums ļoti ilgi tas pat nebija. Latviešu valodu mācīt latviešu bērnam un latviešu valodu mācīt ārvalstīs dzīvojušam, ārvalstu valodā runājušam pavisam cita metodoloģija. Latviešu valoda ir jāmāc, latviešu valoda ir viens no tiem galvenajiem pamatiem, lai vispār cilvēki Latvijā arī sajustos droši, neveidotos šīs noslēgtās kopienas, lai cilvēki arī ārvalstnieki būtu iekļauti sabiedriskos procesos, spētu lasīt ziņas, iesaistīties tam līdzīgi, un tad arī paši izdarīt to izvēli, vai viņi vēlas šeit dibināt vai stiprināt uzņēmumus vai strādāt par ārstiem un tam līdzīgi. Tā valoda ir jāstiprina. Par to nevajag vienmēr maksāt valstī vai pašvaldībām. Par to var maksāt arī paši, vai darba devēji, vai arī augstskolas vai paši studenti. Tad par šiem nītjauniešiem. Loģiski, ka tā latviešu valoda ir jāstiprina arī tur. Tas procents ar tiem nītjauniešiem mēs redzam katru gadu samazinās. Pirms gadiem tie bija 20 un vairāk procenti. Šobrīd, tu teici, bija 15 vai cik. Tas ir daudz labas lietas šajā jomā izdarīts. Par maz, es piekrītu, ir jādara krietni vairāk. Mums, ņemot vērā demogrāfijas līkni, mums vienkārši samazinās skaits tajā. Nē. Tur ir arī ļoti daudz labas lietas, kas ir izdarīts. Arī laikā, kad kustības par deputātu strādāja Saeimā, pirmkārt strādājot pie pašvaldību likuma, mēs sistemātiski noteicām, ka pašvaldības viens no galvenajiem pienākumiem tā funkcija ir arī darbs ar jaunatni, kas paredz darbu ar tiem ielu jauniešiem, kas iepriekš tāds nebija. Šobrīd mēs redzam, ka pašvaldībās, jo īpaši Rīgā, ļoti daudz labas prakses mums notiek. Mums ir šie reziliences kopienas centri, kur ir izstrādājuši šo mobilitātes darbu ar ielu jauniešiem, kā ir paši jaunieši, kas ir izgājuši daudz dažādas šīs mentoru programmas un ir apmācīti, kā kļūt par šiem jauniešu mentoriem, lai viņi varētu pēc iespējas labāk iekļauties gan sabiedrībā, atrast darbu vai turpināt izglītību un tam līdzīgi. Un šādas programmas mums ir jāatbalsta arvien vairāk. Ir ļoti liels darbs par šiem iepriekšējiem gadiem izdarīts, un mēs redzam arī procentuāli, tas ir nesis to ietekmi, un tas būtu jādara katrā pašvaldībā. Ne visās pašvaldībās tas kvalitatīvi notiek. Rīga ir viens no labiem piemēriem. Piemēram, es tev aicinātu aiziet kādreiz uz Avotu 31 reziliences centru Avotu apkaimē, kas ir tagad jau tur pāris gadus darbojās, un tas, kā viņi strādā ar šiem jauniešiem, kur ļoti lielākā daļa no tiem ir šiem nīt jaunieši, tas ir vienkārši fenomenāli. Un šādus centrus ar šādiem profesionāliem pašiem jauniešiem, kas tur arī strādā un strādā ar savu vecumu jauniešiem, ir ļoti, ļoti jāstiprina. Un tur ir daudz labas lietas izdarītas. Labi. Mums ir,
Redz, šajā stāstā par valodu, tāpēc es uzsveru, ka mana prioritāte, ja es būtu politiķis, būtu, kad no sākuma mums ir latviešu valodu skolās, tā apguva ir jāmodernizē, lai bērniem būtu interesanti, viņi gribētu iemācīties un gribētu to runāt. Ir tīpaši ņemot vērā, ka mums tagad sociālā tīkli viņus spiež visu laiku angliski klausīties un runāt, viņi angļu valodu zina labāk nekā latviešu valodu. Un savukārt, ja mēs runājam par to, kur mums ir jāvelta sava enerģija, tad mums ir šie, jo es atcerējos sevi, kad man beidzās vidusskolā. Es nākamā dienā es vairs nebiju mājās, jo es gribēju dzīvot kaut kur citur. Jā, es aizdevos. Starp citu, tāpēc es ļoti labi zinu apkaimi, kuru tu pārstāvies tajā mājā, kur ir kāja augšā nodzīvoja lielāko daļu dzīves. Un motivēt tieši tā, bet ir vēl daļa, kas, ja mēs redzam, kad ir daļa, kas vismaz mācās, tad ir šie cilvēki vienkārši neko nedara. Un tad ir jautājums, kā mēs esam kā sabiedrība nonākuši līdz situācijai, ka mums ir ļoti daudz jauniešu savā tādā enerģijas briedumā, kuri vienkārši neko nedara. Nu, ar to ir jāstrādā. Tāpēc vajadzīgi tie jauniešu mentori, tāpēc ir vajadzīgs šāds reziliences centra programmas, kas notiek, un tās būtu vienkārši jāstiprina, tam vienkārši nepietiek. Tam nav pietiekami liela finansējuma, un ir labi, ka ir tādas pašvaldības, kas uz to fokusējas, kā piemēram Rīga, kas ir ļoti labi. Bet par to ļoti centies tā kā pretnostatīt šos nīt jauniešus un ārvalstniekus. Bet tas nav pareizi, jo ne jau mums ir jāstrādā ar nīt jauniešiem pavisam noteikti, bet tas nenozīmē, ka mums vajag migrācijas politiku palaist pašplūsmā. Tā nav migrācija. Nē, latviešu valoda ārvalstniekiem ir daļa no migrācijas politikas, kas ir ļoti, ļoti liela daļa no tā visa, lai Latvijas sabiedrība justos droši un mēs zinātu, kādi cilvēki valstī ierodas un ar kādiem mērķiem. Un latviešu valoda, lai viņi šeit iekļautos un neveidotu savas slēgtās kopienas un censtos patērēt arī ziņas vai informāciju vai saprast sabiedriskos procesus latviešu valodā, ir latviešu valoda jāzina. Tāpēc, ka es strādāju ar lielā mērā ikdienā arī ar ļoti daudz ārvalstu studentiem, zinu, ka ir liela daļa ārvalstu studenti, kas gribētu Latvijā turpināt dzīvot, strādāt, dibināt uzņēmumus, strādāt par ārstiem, stiprināt mūsu uzņēmumus un grib iekļauties sabiedrībā. Un barjera ir šī latviešu valoda. Un tas, ko latviešu valodu, ko es arī bieži dzirdu sociālos, man pārmet latviešu valodu, jebkurš var iemācīties YouTube vai daudz dažādās aplikācijās un tam līdzīgi. Un es esmu šo pētījis, runājis arī ar valodas daudz dažādiem ekspertiem. Latviešu valodu var praktizēt ar daudz dažādām aplikācijām un video, bet latviešu valodu iemācīties no nulles, latviešu valoda ir tiešām ļoti grūta valoda, bez formāla procesa nav iespējams. Un pašreizējā situācija, ka tas ir atstāts pašplūsmā, protams, motivētākie, gudrākie, labākie, visi tie, jebkurš var iemācīties jebkuru valodu, ja ļoti vēlas un viņš ir motivēts un tam līdzīgi, bet ja mēs gribam, lai tā būtu sistēmiski sakārtot lieta, ka absolūti lielākai daļai šo ārvalstnieku Latvijā būtu viegla iespēja ātri apgūt latviešu valodu, tam ir vajadzīgs sistemātisks risinājums. Vai ir kāds piemērs, kur vēl šāda sistēma? Visur Eiropā ir šāda sistēma. Visur, piemēram, Vācijas piemērs, es varu noteikt, ka Vācijā jebkurš ārvalstnieks, kas ir ārpus Eiropas Savienības, kas atbrauc studēt, arī darba ņēmēji, kas atbrauc uz ilgāku periodu par 2 vai 3 gadiem, viņam ir obligāti šie integrācijas iekļaušanās kursi, kas ir 700 stundu garumā, no kuriem lielākā daļa sastāv vācu valodas apguve. Kur par vācu valodu tev ir pašam jāmaksā par katru stundu, vai tie būtu 2 vai 3 eiro, vai to iekasē augstskola, vai darba devējs par to samaksā, bet valsts un pašvaldība to nefinansē. Valsts un pašvaldība finansē tiem, kuriem, patvērumu vai bēgļu gadījumā ir tā rocība mazāk. Nīderlandē tāpatās. Nīderlandē ir pat šie migrācijas badīs, tāda, kur katram ir jāreģistrējas sistēmā, kur viņiem valoda spēlē ļoti lielu lomu. Šo es pārjautāšu. Man kolēģiem aizbrauc tagad meita. Eiropas pilsoņi, tas ir citādāk. Es runāju par ārpus Eiropas Savienības pilsoņiem. Eiropas pilsoņiem tas ir brīvprātīgi, lielā daļā Eiropas. Bet es jau arī runāju par... Tagad redz, mums saruna aizgāja nedaudz jau pirmsākumā, un tu man neizlaboji. Ja mēs sakam, kad atbrauc studenti no Vācijas mācīties,
tad viņiem nebūs jāmācās Viņiem arī vajadzētu mācīties latviešu valodu. Mans personīgais politiskais uzstādījums ir, tā tam vajadzētu būt. Bet piemēr kā citur tādu nav. Ne, ir arī citviet. Vienkārši Vācijā tā sistēma, arī Nīderlandē ir tāda pati, kur Eiropas Savienības pilsoņiem, jo viņiem ir iespēja, bet tā nav obligāta prasība, arī iekļauties šajā vienotās valodas sistēmā. Protams, tieši tā. Bet obligāti tas ir ārpus Eiropas Savienības pilsoņiem, jo tie ir arī tādi integrācijas kurs, kur valoda spēlē ļoti lielu lomu, bet tur ir arī tādi vērtību jautājumi un vēstures izpratni un daudz dažādas citas lietas. Kur... Ja tavs pazīstamais Japāns atbrauc nevis uz Latviju, bet uz Vāciju, viņš tagad runātu vāciski. Jā, pavisam noteikti. To mēs redzam jebkurā no Eiropas Savienības valstīm par... Mēs runājam nevis, kā mēs redzam, bet vai nu tas ir obligāti un tev piespiež to darīt, vai nu tas nevis ir... Nevis piespiež, tā ir vienkārši sistēma, kurā tev ir jāiekļaujas. Jā, tas ir piespiešana saucās. Ja kura sistēma ir piespiešana. Ja es nedaru, tad tu, ko izdari, tad tu man izmet ārā pareizi. Jā, tas ir viens no nosacījumiem, bet tas ir tāpat, kā tev ir jādeklarē dzīves vieta, vai tev ir jāpierāda pietiekami finanšu līdzekļi, lai tu varētu Latvijā uzturēties. Un tas ir vienkārši nosacījums, ko tu izpildi. Pirms tu izdari izvēli braukt uz Latviju, tu zini, ka šādi būs nosacījumi, kas būs jāpilda. Es to apzinos, bet tā ir piespiešana. Liberāļiem ļoti patīk, sataisīt ļoti daudz noteikumus un pateikt, ka, redziet, tā tie ir brīvprātīgie priekš jums, bet tā ir piespiešana. Jebkurš noteikums, kas man jāizpild, ir piespiešana. Bet tu domā, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas Latvijā ilglaicīgi uzturs, nebūtu jāprot latviešu valoda? Definējam, kas ir ilglaicīgi? Ilgāk par 3 gadiem. Es domāju, ka nodefinējam to... kā studenti, kas mācās mediķos, viņiem mācās laikam 5 vai 6. Reku, tā ir robeža. Ja ilgāk pa 6, tad viņš te ir palicis jau 100 punktu. Ja līdz 6 viņš mācās, viņš ir aizņemts. Iedomājies, viņš atbrauc, viņš tā jau mācās angliski, dušiem ne savā dzimtajā mēlē. Un tu vēl viņam lietas iemācīties latviešu. Daļa no mācību procesa, lai viņš pēc tam varētu arī pabeigt šo medicīnas izglītību un iziet rezidentūru Latvijā. Piemēram. Viņam ir tāds mērķis. Jā. Bet tādam vajadzētu būt mūsu valsts mērķim. Kāpēc mums vajadzētu piedāvāt lētu, augstāko izglītību, ja mēs pēc tam nevaram gūt kā sabiedrība un ekonomika labumu no šiem cilvēkiem, ko mēs esam izglītojuši? Mēs gūstam no tā, ka viņš šeit atrodas, bet mēs tagad uztaisam dārgāk. Viņi nebrauks. Un tad mums būs mīnusā. Nē, brauks. Ārvalstu studenti brauks vienmēr. Mēs varam skatīties dinamikā, kādas studentu grupas brauc atkarībā no tās studiju maksas vai no tiem konkrētiem nosacījumiem. Bet uz Eiropas augstskolām, arī uz Latvijas augstskolām, kas katru gadu ar vienu pilnveidojās un tā izglītība kļūst labāk, brauks ārvalstu studenti. Beidzot mūsu sarunu, man ir tāda viena tēze no Džona Loka. Demokrātija nozīmē piekrišanu būt tādu ļaužu pārvaldītam, kuri tev izteikti nepatīk. Vai mūsu šī brīža situācijā mēs varam pateikt, kad mūsu cilvēki apzinās, kad demokrātijas pamatlicēji šādi definēja demokrātiju un ka ja tu gribi kādreiz valdīt pār citiem un lai viņi piekrīt tev bez ekscesiem, tad tev arī jācieš, bet tev jāpieņem, ka kaut kādu laiku valda tie cilvēki, kuri tev nepatīk un viņu lēmumi tev nepatīk. Paiet, pasaka vēlreiz. Demokrātija nozīmē piekrišanu būt tādu ļaužu pārvaldītam, kuri tev izteikti nepatīk. Mēs Latvijā nekad, manuprāt, jaunākajos laikos neesam bijuši situācijā, kur mums vienai konkrētai partijai vai ideoloģijai ir bijis absolūts vairākums pieņemt lēmumus. Varbūt koalīcija, kas tev izteikti nepatīk. Jā. Un tas ir atkal ir šo politiķu un partiju atbildībā. Kā piemēram nesen Nīderlandes vēlēšanās uzvarēja mums ļoti tuva partija, man labi draugi, Robi Jetens ar D66, kas ir mūsu Eiropas liberāļu saimnes viena no sociālliberālajām partijām Nīderlandē. Viņi uzvarēja šīs vēlēšanas, izteikti sociāli liberāļi ar pozitīvu vēstījumu, ar daudz dažādām idejām un pārmaiņām. Un vienā no pirmajām runām viņš arī teica, ka viņš būs premjers un veidos valdību un pārvaldīs valsti tā, lai tā kalpo tik vienam, arī tiem, kam viņš vai
cilvēki viņam nepiekrīt. Un es domāju, tā tam arī vajadzētu būt. Tik vienam, kas nonāk šādā situācijā vai premjera amatā vai pie dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanas, nu tev ir jāstrādā tā, lai tu šīs savas idejas un politiku varētu virzīt, kas kalpotu arī cilvēkiem, kas varbūt tev sākotnēji nepiekrīt. Nu, tā ir tāda lielāka cilvēku būšana, kur tu varbūt nedzen uz priekšu. Zini kā, bija pirms vēlēšanām ar Trumpu, kad teica, ja ievēlēs Trumpu, es pametīšu Ameriku. Un daudz tā arī izdarīja. Redz, tagad tas ir jautājums, vai viņi tiešām saprot, kas ir demokrātija, tie, kas tā izdarīja. Jā. Kā tev liekas? Bet tā ir katra personīga cilvēka izšķiršanās. Mēs jau runājam par idejām, nevis par konkrēti cilvēkiem. Cilvēki pasaka, būsi tu vadītājs, es braukšu prom, tad tas nozīmē, ka mums jau defaultā līdz galam nav skaidrs, kas tad ir tā demokrātija. Un tāpēc mums ir... Demokrātija jau nav visatļautība. Demokrātija, tāpēc mums ir jāstiprina daudz dažādi šie filtri, lai pie lēmumu pieņemšanas nokļūtu pēc iespējas kompetentāki, kvalitatīvāki un profesionālāki cilvēki. To nosaka vēlētājs. Jā, bet, nezinu, krimināla noziedzniekam nebūtu jābūt iespēja kandidēt uz Saimu. Jā, vai, piemēram, es nezinu, tas, tā jau atkal būtu tāda cita tēma, ko iesākt, bet es esmu vienmēr aizstāvējis to ideju, ka vajadzētu vienam Saimas deputātu kandidātam izpildīt kompetenci testu, kur rezultāti publicētu CVK mājaslapā, piemēram. Es tev atbalstu, jo tad es esmu pārliecināts, ka tādus deputātus, kas bija tur dažas Roslikovam, Salma izkristu tur kāds no vēl blakus partijām. Tāpēc, ka tieši tā, jo cilvēki ir bez izglītības. Cilvēki ir bez jebkādas praktiskas darba pieredzes. Bet ar ļoti lielu aktīvismu uzlādi, un tikai tāpēc viņi tiek iekšā. Vai, pieņemsim, atpazīstam, kā Lauris Lasbovskis. Viņš man te nesen arī uzklupa, ka es nerunāju, kā viņam patīk. Es ļoti atvainojos, bet es nezinu ne izglītības, ne pieredzes. Un tad tas, ko tu saki, es jau sen ierosinu, ka vajadzētu tomēr pārbaudīt. Bet redz, šeit jau mēs nonākam, kad vēlētājs, viņš jau redz Lasbovski, Salmu, to kā bija Pučka, kurš latviski nesaprata. Tieši tu gribi vācietim iemācīt latviešu valodu. Mums sēž Saimā cilvēks, kurš nesaprot. Viņš nevar tev atbildēt neko. Un šeit mēs nonākam, kad mums ir svarīgi atkal jāsāk nevis ar lielām lietām, bet mums ir tam cilvēkam jāizstāsta, kas mums te notiek, un tad mēs dabūsim kvalitatīvu Saimu. Ja mēs vienkārši klaigāsim, tad mums būs tas, kas ir. Diemžēl. Tā ir. Diemžēl. Mums kaut kādā atstāsim uz pozitīvas nots. Liels paldies tev, ka tu atnāci. Es ceru, ka saruna bija saturīga. Un, ja godīgi, tad apmēram mēs tādā pusē tikām. Un, ja būs iespējams, es labprāt uzaicinātu tev vēlreiz. Iespējams, tad citā kaut kādā formātā. Un mēs varētu paturpināt sarunu par to, kā mums te būtu jādzīvo un jākomunicē savā starpā. Labi, paldies. Tiekamies nākamreiz.